Ropažu novadā Ulbrukā tika aizvadīta ilgtspējīga iepirkuma diena, kurā vienopus pulcējās pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un eksperti. Pasākumā diskutēja par to, kā publiskos iepirkumus padarīt efektīvākus, caurspīdīgākus un vidē draudzīgākus, vienlaikus veicinot arī ekonomikas attīstību. Publiskais iepirkums nav tikai tāda tehniska lieta, kā mēs tur organizējam iepirkumus, bet patiesībā tas ir milzīgs arī ekonomikas stimuls, jo veicot efektīvu publiskos iepirkumus, mēs arī attīstam gan Latvijas, gan arī visas Eiropas Savienības ekonomiku. Ilgtspējīga iepirkumu dienas eksperti uzsver, ka publiskie iepirkumi ietekmē plašu jomu loku, sākot no uzņēmējdarbības līdz pat vides kvalitātei. 15 līdz 20% no pasaules iekšzemes koprodukta sastāv publiski iepirkumi. Iepirkuma politika un arī tas ilgspējīgs iepirkums viņš ir jāskatās daudz plašāk. Mēs visi meklējam to efektīvāko risinājumu, lai nonāktu pie rezultātu. Faktiski mēs jau no vārda zaļais iepirkums ejam uz ilgspējīgo iepirkumu. Mēs kā sabiedrība mainamies, droši vien arī vairāk arī saprotam tās īstās vērtības un ilgspējīgās principu ievērošanu ikdienā dzīvotām vairāk. Tāpēc aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējai, izvērtējot ne tikai cenu, bet arī ilgtermiņa ietekmi. Mēs veidojām programmā ļoti daudz praktiskie piemēri, jo ilgstoši strādājot un arī vadot apmācības vai tiešām darbojoties, redzu, ka ir ļoti nepieciešami šie praktiskie rīki. Un man ļoti gribās, ka mēs šodien šeit visi kopā runājot, ka mēs arī redzam, ka tās ir ne tikai prasības uz papīra, ķeksītis, bet ka tā ir tik tiešām prasība, kas var arī atrisināt problēmas. Latvijā jau ir pašvaldības, kas šos principus ievieš praksē, un kā viens no piemēriem tiek minēts arī Ropažu novads. Ir ļoti liels prieks, ka Ropažu novada pašvaldība ir izvēlējusies šo ceļu virzīties uz ilgtspējīgiem iepirkumiem. Un, man liekas, tas ir ļoti apsveicami. Pašvaldībā uzsver, ilgtspējīga domāšana ir viens no attīstības virzieniem. Vienlaikus arvien vairāk tiek domāts par to, kā iepirkumos izvēlēties kvalitatīvākus un videi draudzīgākus risinājumus. Mūsu ilgtermiņa mērķos mums ļoti svarīga ilgtspējīga domāšana. Un līdz ar to skatāmies uz to, lai attiecīgi iepirkumi būtu ilgtspējīgi, lai mēs skatāmies, kādus materiālus mēs izmantojam būvniecībā, vai mēs izmantojam ēdināšanas iepirkumos vietējos produktus, kādā veidā mēs izturamies pret vidi un kādā veidā mēs skatāmies ilgtermiņā par to, kas būs un kādā veidā, kas notiks. Bet tas ir arī, kāpēc ir ļoti svarīga šāda konference un arī kā mēs varam padalīties pieredzē, lai mēs saprastu, kādā veidā varbūt labās prakses piemērs pārņemt arī pie mums, jo dažreiz ir tā, ka mēs vairāk par to runājam, bet mazāk mums iznāk izmantot to realitātē. Un tajā brīdī, kad mēs bieži vien nonākam pie darīšanas, mēs paliekam pie zemākās cenas. Bet gribētos, lai būtu kvalitāte, nevis tikai vienmēr izšķirošais ir cena. Viens no konkrētiem piemēriem Ropažos ir atkrituma apsaimniekošanas iepirkums. Šis ir atkrituma apsaimniekošanas iepirkums mūsu novadā, Ropažu novadā. Un šeit ir ļoti svarīgs aspekts, ko mēs skatoties kopumā, normatīvais regulējums, kas vispār regulē atkritumu šķirošanu, vākšanu un nogādāšanu apglabāšanai. Šajā kontekstā paralēli iepirkumam mēs sapratām, ka mums arī jāveic ir saistošo noteikumu grozījumu ar mērķi, lai mēs veicinātu atkritumu šķirošanu mūsu novada iedzīvotāju mājsaimniecībās, un otrs, ko mēs kā pašvaldība saprotam, ka mums ir jāspēj izsekot mūsu saražotiem atkritumiem. Un tas ietekmē katru mūsu maciņu. Ropažu pašvaldība pievienojusies starptautiskam ilgtspējīgu iepirkumu tīklam, un pasākumā piedalījās arī tā pārstāvji, kas palīdz šos principus ieviest praksē. Viņiem ir piekļūt citiem kolēģiem, citiem eksperimentiem, projektiem, iniciatīvām un mūsu pakalpojumu ciklam. Viņi iegūs labu piekļuvu šiem tīkliem, citiem profesionāļiem un projektiem, kas īsteno publiskos iepirkumus praksē. Tātad mēs patiešām esam īstenošanas praktiķu tīkls. Savukārt uzņēmēji uzsver, ilgtspējīgi iepirkumi ietekmē arī biznesa vidi. Galvenais, kad mēs par to vispār domājam, par to runājam, tā ir pirmā atklāsme. Otrā lieta, protams, kā tas vispār realitātē dzīvē ieviesīsies. Tā lielākā pievienotā vērtība ir tam, kā cilvēkiem mainīt savu domāšanu, kā domāt, kā iepirkt. Un nav viena pareiza ceļa, par kuru mēs varam aiziet uz labu mērķi. Un tāpēc es ļoti priecīgi esmu, kad vispār sāku šiem iepirkumiem veidot šo reformu.
Ilgtspējīgi iepirkumi Latvijā vēl attīstās, taču to nozīme pieaug un arvien vairāk tie kļūst par instrumentu, kas ietekmē gan ekonomiku, gan vidi.